Dāmas un kungi, brīvās domas raidītājs otrdienā Kāgenskalna komunā var sākties. Aplausi mums! Un pie mums viesos ir psihoterapeits, ārsts Viesturs Rudzītis, tāpat teoloģe un personības izaugsmes trenere Anna Krimele. Aplausi! Mūs atbalsta Rīgas domas kultūras, izglītības un sporta departaments un Kļavas. Jo mēs dzersim Kļavu sulu tepat no Kāgenskalna tirgus un priekā. Uz veselību. Tēma mums šodien ir visai tāda neordināra, bet pēdējā laikā bāros ļoti apspriesta tēma. Alfa, tēviņi un mātītes, jeb šo alfa, tēviņu un mātīšu tikumi un likumi. Un tāpēc aicināju studijā psihoterapeitu, jo kurš gan labāk zina par cilvēkiem stāstīt, cilvēkiem un pērtiķiem un tām līdzībām runāt, kā psihoterapeits. Viesturs Rudzītis, protams, arī zināmā mērā ir skandalāls personība, jo ne viss, ko viņš pasaka, patīk visiem. Līdz ar to tas ir vēl interesantāk. Un Anna Krimele, protams, ir ļoti interesanta ar to, ka viņa varētu pastāstīt, kā viņa jūtās esot alfa sievietes amploā. Bet to vēlāk, jo mēs vēl īsti nezinām, vai vispār eksistē alfa sievietes. Vai psihoterapeitam Viesturam Rudzītim ir atbildes uz visiem jautājumiem saistībā ar alfa cilvēkiem? Es šo terminoloģiju nelietoju. Es būtībā taisni pagājušu nedēļu mums iznāca saruna ar šeit klātesošo Gunteru Felsbergu, kas par pērtiķiem interesējas jau 20 gadus. Ja? Viņš to zina neskaitāms reizes labāk. Viņš man iemācīja kaut ko. Ja? Taisni kaut kā sagadās chronoloģiski. Ja? Ka taisni tagad mēs intensificējam šīs sarunas. Bet priekš manis tā ir tāda metafora, vai ne? Kura, teiksim, ir aktuāla no tāda evolūcijas viedokļa. Jo skaidrs, ka mēs neesam ne savā pēdējā stacijā, ne pirmajā. Un tie pērtiķi ir kaut kādā ziņā ar mums saistīti. Un ir interesanti paskatīties kopīgo un atšķirīgo. Tā kā, teiksim, mēs vairāk, protams, par cilvēkiem zinām, ja? Bet šī terminoloģija ir diezgan, es teiktu, interesanta un arī provokatīva. Anna, vai tu uzskati, ka tu esi alfa sieviete? Tā nostādā pozīcijā, kad mēs runājām par raidījumu un es mājās par to domāju, tad es pievienošos Viestura tādai idejai par to, ka īstenībā tas ir tāds ļoti stiepts jēdziens. Tas nav zinātnisks runājot par cilvēkiem. Un līdz ar to es domāju, kaut kādas iezīmes jau droši vien ir visiem. Tev ir kaut kāds alfa tēviņa iezīmes, Viesturam man ir kaut kāds alfas mātītes iezīmes, bet vai mēs varam kādu vispār ielikt kaut kādā rāmītī, tu esi alfa, un kā vienā bija rakstīts, sadalīts tur alfa, tad ir romantiķi, tad ir vēl kaut kas, ja? Tas būtu tāda spēlēšanās ar tādiem cilvēku iedalīšanu kastītēs. Es arī domāju, ka tas vairāk droši vien nāk no tādas dzīvnieku pasaules. Vai es jūtos, es tā arī droši vien atbildēju, ka droši vien katram ir tās iezīmes. Cilvēki ir dzīvnieki savā ziņā. Jā, tur rezultātiem pērtiķiem ir tā, ka viņi dzīvojot 3 stāvos. Un pirmajā stāvā ir viss mātītes un viss bērni. Ja? Otrā stāvā ir tā sauktie beta tēviņi, kas visu laiku kaujās savā starpā un dažreiz arī aizstāv to baru. Un trešajā stāvā ir tikai vienīgais alfa tēviņš. Teiksim, tajā pērtiķa terminoloģija it kā tas nav tik, cik man stāstīja, ja, šāda alfa mātīte. Bet es nezinu, kurā evolūcijas brīdī tas ir radies, bet tas, kas strādā starp sievietēm, un man liekas, starp pērtiķiem arī vajadzētu strādāt. Tur ir tas, teiksim, lieta spoglīt. Ja, kura no mums ir skaistākā? Skaistums īsti nav labs vārds, jo viņi faktiski geji eksploatē. Ja? Tad vīrieši, kam nepatīk sievietes. Labāks vārds ir pievilcība. Un tas ir kaut kas bioloģisks. Kas ir geji? Viņi ir alfa, beta vai Tas jau, tā teikt, notiek uz vietas noskaidrošana, kas ir kas. Ja? Tāpat arī, ja mēs runājam par sievietēm,
viņām, skatoties šodien bārā te sievietes, viņām jau ir izveidojusies struktūra, ja? Respektīvi, evolūcijas gaitā bija vajadzīgs tā, ka, lai sievietes operatīvi uz kaut ko noreaģētu, viņām ir jābūt kaut kādā koordinācijai. Un tā koordinācija ir izveidojusies, acīm redzot tā, ka viena sieviete, kura vislabāk spēja manipulēt ar vīriešiem, nu, ja varbūt arī tēviņiem, jeb kurai, teiksim, kurai tēviņas vairāk pievērš uzmanību, ja? Kura līdz ar to ir spēles manevrs. Es tā kā jā un es tā kā nē, ja? Teiksim, šī sieviete, ja viņa dod signālu pārējām, ko mēs tagad darīsim? Ja? Un visi pārējās skatās, ko mēs tagad darīsim? Mēs tagad tā kā, izturēsim pauzi, mēs sāksim šņākt visas, mēs parādīsim agresiju, ja mēs tā kā smaidīsim un uzaicināsim, ja? Šādai koordinācijai ir jābūt. Un tas notiek visos sieviešu kolektīvos 5 minūtes pēc šī kolektīva izveidošanās. Un es domāju, ka tam ir bioloģisks pamats, ja? Jo lai teiksim, sieviešu grupa izdzīvot kopā ar saviem tiem bērniem, tajā pirmajā pērtiķa stāvā, ja? Viņām vajadzēja būt ļoti organizētām. Ja? Viņām vajadzēja reaģēt ātri uz kaut ko. Bet tur ir tas skaistums, kas ir pērtiķa pievilcība, ja? Un kas ir sieviešu pievilcība. Mēs visu laiku par pērtiķiem runājam, bet ir taču arī lauvas. Lauvām, piemēram, mātītēm izvirzās vienu barvedi, un viņas kopā sakojot savai barvedēm, mēs patriekt tēviņas vispār no bara. Nē, ir jau arī bites. Ja? Man patīk skatīties vēl tālāk uz bezdzimumu vairošanos. Ja? Un būtībā, ja mēs skatāmies to evolūcijas ķēdi, tad iznāk tā, ka vīrietis sākumā atdalās no sievietes kā tāds, kas neko neprot, un beigās sagrābi sev ar vien vairāk un vairāk un vairāk. Ja, evolūcijas gaitā, respektīvi, bišu tēviņš tikai apaugļo, pērtiķa tēviņš arī aizsargā, un cilvēku tēviņš arī sagādā. Ja, tas ir tās funkcijas, kas būtībā ir atņemtas sievišķiem individiem. Ja, kas nevienmēr tiek uztverts ar sajūsmu, teiksim tā. Ja. Ja, no vienas puses ir ļoti labi, ka tev mājās nāk vīrietis, kurš tev apgādā pilnībā. Ja? Bet no otras puses viņš arī tevi ierobežo, viņš tev raksta likumus, viņš tev pasaka, ko viņš grib un ko viņš negrib. Viņš tev komandē, ja? Un tas vienā brīdī var būt arī... Un komentē. Un komentē, ja? Tā ir? Kā tas ir? No sievietes skatu. Es domāju, ka ir 2017. gads un salīdzināt cilvēku mūsdienās ar dzīvnieku, mēs bišķiņ tomēr, es aicinātu skatīties no citas skatu punktu uz to. Mēs varam skatīties no primitīvu par to, kad ir dzīvnieki, un es vispār neatzīstu tādu teoriju par to, ka cilvēks ir radies no pērtiķa nekādā gadījumā. Es domāju, ka mūsdienās alfas tāds jēdziens, ja mēs to tā skatāmies, ir pilnīgi no kaut kāda savādākas prizmas jāskatās. Piemēram, alfa šodien pilsētā Rīga, vai tu esi alfa savā uzņēmumā, vai tu esi alfa mājās, vai tu ienāc pilnīgi šeit, un tu nevien nezini, un pēc kāda laika izkristalizējās, kurš tad ir tas alfa. Tā ir. Un, piemēram, par to, kad pērtiķu mātītes tagad vienu uz otru skatās, kā mēs reaģējam, un es domāju, ka tas noteikti nekādā gadījumā mūsdienās pilsētā neeksistē. Bet bāra dzīvē, es atļaušos nepiekrist, bāra dzīvē šie dzīvnieciskie instinkti ļoti populāri. Dzīvnieciskais instinkts, es redzu, ko viens dara, un es daru tāpat līdzi. Gan arī. Zinu, Dāvis, laikam, tad nezināšu daudz ko par bāru, bet par bāru, ja, kultūru, ja. Es varu spriest par sevīm, kad es domāju, ko es daru, un es neskatos, ja viens apsēdās, es noteikti nesēdēšu. Tikai tāpēc. Varbūt tieši tāpēc tu esi alfa sieviete, jo tev tā līdzās citas, bet tu nedari, tu jau zini, ko tu dari. Tas būtu tā, es saprotu, ka šodien tā tēma ir par to, vai ne? Tas būtu lecīgi, ja es tam piekristu, un es teicu, jā, tā tiešām ir, un es tā jūtos, un tā, bet tā nemaz nav.
Es nezinu, kas ir alfa līdz galam. Es jau teicu, katrā ir kaut kāda alfa daļa. Man ir aizdomas, ka šitā ir tava pierasta lieta, ka tu bieži tiec izvēlēt par vispievilcīgāko. Varbūt, ka tu esi to tā pieradis pie tā, ka tu to pat nepamāni. Un kā tu pēkšņi koordinē un strukturē visas pārējās dāmas? Jā, tas var tā būt, un tu vari to nemanīt nemaz, vai ne? Tāpat kā tu, piemēram, vai arī tu kaut kur atnāc un kaut kas notiek. Jo jebkurš cilvēks rezonē ar vidi, un ja mēs nonāksim citā vietā, varbūt, kad mēs nonāksim tajā situācijā, ka mēs atkal esam zem kādas alfas. Jā, bet, Anna, es domāju, šeit tomēr ir tāda hierarhija mūsu organizācijā. Un tas hierarhijas pamatā ir bioloģiskās lietas, ja? Un pēc tam ir tas, ko tu saki, domāšana, izvēle, gaume, galu galā, ja? Vērtības. Tas ir pašā virsotnē. Tu domā, ka alfa ir tā kā pie pamatiem, pie instinktiem, pie kaut kā pie ģenētikas? Kaut kur pie vidu. Kaut kur pa vidu, ja? Bet redz, mēs varam vislabāk apzināties to, kas ir vistuvāk virsotnē. Bet visvairāk mums ietekmē tas, kas ir tuvāk pamatnēji. Ja? Okay. Ar vārdu sakot, tās grūtības ļoti bieži ir kaut kā ieraudzīt aiz tām domām un aiz vērtībām, ieraudzīt instinktus, arī jūtas. Ja? Tāpēc man liekas, teiksim, ja mēs runājam par pērtiķu dzīvi, būtībā var teikt tā, ka viņi ir attīstījusies līdz tam, manuprāt, ka cilvēku sabiedrībā ir pusauģi. Jā, tad pusauģu puikas ir aizgājuši no mamām un izveidojuši tagad bandu. Jā, tādu pusauģu bandu. Un tur ir izvēlēts līderis, ja vadonis, saskaņā ar tām vērtībām. Kas tai bandai ir? Ja, piemēram, vislielākā vērtība ir fiziskais spēks, tad tas ir kaut kas ļoti līdzīgs, teiksim, kā pērtiķiem. Bet dažreiz ir citas vērtības tai grupai, ja? Muzikalitāte vai teiksim, sporta kaut kādas talanti ja? Un tad, teiksim, tas līderis var būt cits. Bet kas ir augstāka organizācijas līmenis par to pērtiķu bāru, manuprāt, ir tas, ka cilvēku sabiedrība strukturējas ģimenēs. Ja, mēs tagad aiziesim mājās, mēs būsim ģimene. Ģimenē katrs savā. Un tur ir daudz modernāks organizācijas veids. Bet kā mēs nokļūstam bārā, tas tā kā sabrūk. Ja, un mēs atkal sākam lielā mērā funkcionēt kā pusauģi. Ne pilnīgi, bet kaut kas tur ir. Vai tas ir tā kā negatīvi vai pozitīvi? Nu, nekas nav negatīvs. Vibrācijas ziņā. Kas ir vibrācijas? Tas ir vibrācijas. Labi. Bet mēs arvien vairāk atvirzamies no tā pamata jautājuma. Vai ir alfa tēviņi un alfa sievietes, un kādi ir tie tikumi un likumi viņiem šodien šeit un tagad? Es saprotu, ka tas ir neizpētīts temats, tieši tāpēc ļoti interesanti. Ja? Tas jau nav objektīvi. Tas nav tā, ka katram pasē tiek iespiests zīmoks. To ir tas un tas. Tas katrā kompānijā izveidojās savu struktūru. Un ir konflikti arī. Jā, tos konfliktus mēs redzam. Mēs redzam viņus politikā, mēs redzam viņus reliģijā, mēs redzam viņus biznesā, mēs redzam viņus elementāri katrā pamatskolas klasē. Tur, kur notiek kaut kāda kustība, kur ir kaut kāda sistēma, visticamāk, tu ieies pie vadītājiem, tad tur būs kaut kādi vairāki alfas vai tēviņi vai mātītes, kas savā starpā ņemās. Tas tā arī var būt. Vienkārši lai pierādīt sevi, es te esmu. Jā. Kaut kādu paritāti viņi māk noslēgt citreiz tie alfas savās. Redz, kas ir. Tā pērtiķa organizācija māca mums ļoti svarīgu lietu. Ka principā tie līmeņi, viņi darbojas diezgan neatkarīgi viens no otru. Un iemesls, kāpēc, teiksim, no 2. un 3. līmeņa tiem pērtiķiem būtu jānolaižās uz 1, ir tikai viens. Kad ir kāda no mātītēm jāpaugļo. Ir otrs arī ir jāpēda. Ja, jo tie puikas paši sev pabarot nevar. Viņiem vajag mammas, ja, mammas vāc un gatavo un tam līdzīgi. Ja. Tad paēst un kādu apaugļot. Ja. Un pēc tam uz 2. stāvu, un tur viņiem ir daudz interesantākas lietas. Galvenokārt kaušanās. Ja. Tad būtībā, ja mēs paņemam šo terminoloģiju, ja, tad iemesls, kāpēc
vīrietim sabiedrībā vajadzētu, teiksim, komunicēt ar sievieti, ir, kad vai nu viņš ir jāpaēdina, ja viņš ir, nu, teiksim, ja viņš tiek uzaicināts uz randiņu, ja, seksuāli. Bet mums jau ir arī otra kustība, ka sievietes kāpj uz 2. un 3. līmeni. Ja tas notika Pērtiķa barā, viņas tika nogalināts. Bet mēs jau varam paņemt arī citus dzīvniekus, un tur droši vien tā sistēma būs savādāk. Jo tas, ko es dzirdu, es saprotu, ka tev ir draugs interesējies par pērķiem tā tālāk, bet var jau pastīties uz to bišķiņu no cita savādāk. Jo tas ir ļoti primitīvi, ko es tagad dzirdu. Tiešām, nu es nebrīnos, ka mēs runājam par mērkaķiem. Jā, bet ir arī žurkas. Jā, gurīgi neko nezināšu par žurkām, ja? Bet es aicinātu runāt par cilvēkiem mūsu sabiedrībā. Skaidrs, ka mēs visi gribam paēst, mēs visi gribam aiziet uz randiņu un tā tālāk, bet tomēr alfa pilsētā, Ņujorkā, Rīgā būs cita alfa nekā Pērtiķa džungļos. Tātad alfa sieviete Rīgā, Kālienskalna komunā netop nogrūsta no koka, jo Pērtiķa likuma šeit vairs nedarbojas. Tas notiek. Jā, bet šis konflikts ir. Viņš ir tādā neapzinātā bioloģiskā līmenī, un mūsu vienkārši kultūras līmenis un pieklājība un cilvēcīgums neļauj šo konfliktu izpaust. Respektīvi, alfa tēviņiem ir mūžīgais konflikts ar šīm tā saucamajām alfa sievietēm. Jā, kas lien tur, kur nevajag. Bet izstāst mums, kā var alfa sieviete līst tur, kur nevajag? Un kāpēc alfa tēviņam ir konflikts? Bet varam mēs par mērkaķiem runāt? Tu vari izstāstīt, kā tiem mērkaķiem tur ir pērtiķiem. Ne par pērtiķiem bišķi vēlāk, bet par cilvēkiem. Jā. Pieliksim mērkaķim intelektu, un tad sanāk bišķi citādāks uzstādījums. Nu, vienmēr ir jautājums, kad cilvēks kļūst par cilvēku, bet ja mēs runājam par civilizēto pasauli, varbūt mēs tiešām varam parunāt par to, kā tad ir. Jā, nu varam, bet, piemēram, nu, ir viena tāda populāra politiķa ar sarkanu frizūru, jā? Tā, par kur jums atņēma to seksu? Nē, par to man neatņēma. Bet man liekas, ka tā reakcija uz viņu gan no sievietēm, gan no vīriešiem ir diezgan agresīva. Jā. Ja? Un ir tāda sajūta, ka tad, kad viņi izmainīja to frizūru, tā frizūra kļuva tāda, nu, mierīgāka, teiksim. Līdz tam viņa bija tāda izaicinoša. Ja? Ka tajā brīdī kaut kā pret viņu sāk tā kā cilvēcīgāk izturēties. Respektīvi, man liekas, ka tas varētu būt šis pamats, ja? Neapzinātais pamats. Es parādīšu, ka es varu ielīst tur, kur es gribu ielīst. Ja? Bet sākās kaut kāda, tāda vīriešu tāda šūmēšanās, paklau, tu nevar kaut kā tā kā bišķiņi netik uzkrītoši. Ja? Un būtībā no sieviešu viedokļa arī, tad tu esi tagad tā mūsu viskaistākā, ja? Mēs varbūt apšaubīsim šo te viedokli. Mēs jau esam, teiksim, tā kā... Tās ir smagas tēmas, tāpēc, ka tu, piemēram, saki, tā viskaistākā, taču apēdīs vispievilcīgākā. Te, man liekas, jau cita tēma bišķiņ tiek aizskart, jo vispār no sākuma jānodefinē, kas tad ir alfa, vai tas ir... Ja viņa kaut kur spiežās un kaut ko grib pierādīt, vai cilvēks alfa ar to, kādu viņš, teiksim, enerģiju izstaro. Viņš ienāk, viņam nav jākonkurē, viņš vienkārši ir tāds, ar kuru gribās komunicēt, ar kuru gribas iet tālāk. Tas ir alfa bišķiņ savādākā līmenī. Tu redz no mērkaķa perspektīvas tik un tā domā, ka tā sarkanmatainā politiķa kaut kur bāžās, kur nav jābūt, bet ir 2017. gads, kad politikā sievietes darbojās. Bet vai nav tā, ka alfa sieviete īstenībā ir alfa tēviņa lielākais drauds, jo viņi paņem to spēku, kas ir alfa tēviņam, plus sievietes visu to izmanību un vienkārši aiziet viņam garām visos līmeņos? Tur ir tā lieta, ka teiksim, tā moderna ideoloģija tāda, mēs principā visi esam vienādi, un sievietēm ir vīrišķā daļa, tas nozīmē, ka ja viņas iet politikā vai viņas iet biznesā, tas viss ir ok un tam līdzīgi, ja? Bet mēs jau... Vai reliģijā? Jā, bet mēs, diemžēl, neuztveram ne sieviešu, ne vīriešus pirmkārt no viņu intelektu un kultūras līmeņa. Ja? Mēs neapzināti un daļai arī apzināti uztveram viņus kā bioloģisks būtnes.
Ja? Nu, tas ir tas pirmais impulss, kad tu satiec cilvēku. Noteicošais impulss. Tu savu kolēģi jau neturpini gadiem ilgi tā uztvērt. Tas pirmais impulss ir pāri, un tu kaut kā viņu profesionāli droši vien sāc vērtēt. Nekad. Tas nenotiek. Tas ir acu apmāns. Ja? Un tas cilvēkiem tā kā tiek tiražēts, mēs visi esam moderni cilvēki, mēs esam izglītoti, tā tālāk, tā joprojām. Man vērojumi un man, teiksim, tie instrumenti, ko es izmantoju savā terapijā un kas strādā, rāda otrādi. Ja? Vīrieši ieraugs skaistu sievieti, viņai neskriet pakaļ. Ja, viņi nevar savā starpā necīnīties, ja, un starp sievietēm notiek daudz neredzamāka cīņa. Ja, ja kādai ir iebildumi par to, ka viena man aizlīda garām. Es domāju, lai es to visu izklāstītu perfekti, vienkārši mums laika nepietiks. Ja, bet mēs uztveram droši vien katrs savu zināšanu līmenī uztveram to domu. Bet vai mēs piekrītam viņai? Tas ir tas jautājums. Vai mēs... Nepiekrīt. Nē, es domāju no tās perspektīvas, kā tu saki. Protams, ka tā var skatīties, bet jautājums, no kur skatpunktus to skatās? Ko īsti nozīmē personības izaugsmes treneris? Tas jau varētu būt tīri saistīts ar šo visu. Tas ir tas pats, ko dara viesturs, darbs ar cilvēkiem, psihoterapija, teoloģija un visas pārējās terapijas veidi, kādus esmu apgūs. Tas ir tāda darbs individuāli un, protams, arī semināri. Tu vari satiec visus šos iespējamos cilvēku tipus un ikdienā ar viņiem strādājot, rodās arī iespējas par to, kā vēl varētu iedalīt alfa cilvēkus. Droši vien ir tāda alfa cilvēka ar pozitīvo bilancītu, un tad ir iespējams ar tādu negatīvo strāvojumu. Tā bija tava tēma, vai ne? Mēs nedaudz runājam par telefonu. Varbūt, ka tu vari izstāstīt. Nē, bāra dzīvē, teiksim, vērojot šos te alfa cilvēkus, viņi nāk un tad ir tie, kas suģistē apkārt esošos un vairo pozitīvismu un iedvesmu uz jauniem radošiem darbiem, uz pasākumiem, uz labu vakaru, visu telpu uzkurina uz labiem pasākumiem, un tad ir šie alfa cilvēki, kuri nav tik tālu no tā mērkaķa, varbūt attīstības stadijā nonākuši, kas varbūt traucē apkārt esošajai intelektuālajai sabiedrībai tās ceļā uz augstāku attīstību. Tas ļoti snobiski izklausās. Tu esi radījis savu terminoloģiju, savu izpratni par to, ar kuru mūs tu tagad iepazīstini. Ja? Bet, redz, šī nav zinātniska konference, ka mēs varētu par to diskutēt stundām. Ja? Bet sanāk, te tomēr tāds terminoloģisks jūklis, es teiktu. Ja? Ka mums vienkārši ir jāstrīdās, ko mēs ar ko katrs saprotam. Bet vai mēs tiešām saprotam kaut ko tik ļoti dažādu? Tā kā tu runā par tiem alfa, es tā to nesaprotu. Tu saproti no tās dzīvnieku pasaules, un kaut kur jau, es domāju, tev ir taisnība, jo tā alfa būtība arī nāk no tās dzīvnieku pasaules, vai ne? Un man liekas, ka vilkiem ir alfa tēviņš un alfa mātīte, un tikai viņi kopā, un viņiem tur savu sistēmu. Bet tieši tāpēc tas tā kā bišķiņ ir iemocīts cilvēku vidē šis termins. Es pateikšu tagad vienu riskantu lietu, jā. Riskanti, tāpēc, ka man nav divas stundas to izskaidrot. Ja? Mans novērojums ir kas, ka sievietes pašvērtība neveidojas no tā, cik viņa ir izglītot, piemēram. Neveidojas no tā, cik viņa ir labi apģērbta, bet veidojās uz bioloģiskā pamata. Ja? Vienkāršot sakot tā, cik tev ir pielūdzēji, cik tev ir vīri, ja? Cik tev ir brūgāni, cik vīrieši uz tevi skatās uz ielas, cik vīrieši tev pievērš uzmanību, cik vīrieši tev iedod enerģiju, ja, skatoties uz tevi. Tas ir pirmais kritērijs. Otrais kritērijs ir, kāda ir to vīriešu kvalitāte. Cik viņi ir šeit sievietei bērnus uztaisījuši. Pamatā 2 kritēriji. Ja? Un, ja sievietei šie kritēriji labi piepildās, tad, protams, kad ja ir arī laba izglītība un labas manieres un arī nauda, tad viņai, teiksim, veidojas tā pašvērtība labi. Bet ja viņai ir tikai doktora grāds, viņai nav vīru, viņai nav bērnu,
Es neesmu redzējis nevienu sievieti, kur teiksim, varētu teikt tā, jā, man ir okei, es labi jūtos kā sieviete, es esmu tā kā savā pašvērtības tādā ziedā, ja? Es to neredzu. Bet kā ar vīrieti? Vai tu zini kādu profesoru, kurš ir viens pats un ļoti laimīgs kā vīrietis? Principā nē. Bet tur ir redz tas, ja mēs sakam, ko mēs ieraugam pie tiem dzīvniekiem ļoti labi. Pirmajā stāvā vienai pērtiķienē ir ovulācija. Ja? Viņas dibens vienkārši sakot kļūst sarkans. Un no trešā stāva tas alfa tēviņš tiek iesaukts. Viņš tiek izsaukts uz pirmo stāvu. Viņam nav tiesība atteikties. Ja? Tas ir tas, ko mēs cilvēku sabiedrībā arī bieži redzam. Ja? Ko sieviete dara ar vīrieti? Ka viņš paliek pa muļķi, viņš skrien viņai pakaļ, vispār zaudēs prātu. Un šis līmenis arī nav intelektuāls. Absolūti ne. Bet tas ir ļoti primitīvi. Tas, ko tu saki, un droši vien, ka tā ir bāze, bet es tev visu laiku gribu aicināt kaut kur pacelties augstāk. Man hipotēze, tu esi tik skaista, ka tu to neieraugi. Ja tev nebūtu tik daudz bagātīgi apdāvinājis ar skaistumu, varbūt tu to ieraudzītu vairāk. Es saprotu, ka tu šodien skaties ar to mērkaķu prizmu uz to alfu. Dāvim ir bāra kultūras prizma. Man tagad ātri jāizdomā no kā trešā prizma. Es tā kā gribu saskatīt tādu, kultūras vidē, kas tad ir alfa tēviņš un mātīte. Varbūt vienkārši paņem savu dzīves pieredzi un pastāst, kā tev tas ir veidojies. Tev ir jānodefinē šo dzīvi. Es pirmkārtām saku, kad par to, ka tu man iedevi tādu titulu, tev paldies, vai ne, vai es jūtos tā, vai nē, tas būtu lecīgi man to teikt, bet es varu pateikt, ka sabiedrība, kurā tu atrodies, veido to, kā tu varbūt jūties. Tu varbūt vienā sabiedrībā jūties kā alfa, un tu aiziet citur, un tu saproti, ka tu esi pēdējais peksis īstenībā. Peksis, jā, un ka tu noteikti neesi alfa, bet kaut kur iekšā tas alfa dzīvo jebkurā. Kas lūdzu? Jā, tu tās, nekāds, nezinu, pat, Trumps būtu blakā. Peksis ir vecrīgas slavenākais panks, kas dzīvo. Jā, es viņu zinu. Jā? Jā. Viņš šodien nevarēja ierasties. Es viņu zinu ļoti sen, kādreiz vecrīgā dzīvoju. Es gribētu runāt par alfām kultūrām mūsdienās, jā. Tas būtu tas. Lūdzu, paturpini nedaudz. Tas arī ir mans, es zinu, domājot par šodienas raidījumu, es domāju, kas tad ir alfa? Droši vien, ka tas ir kaut kāds tāds, manā izpratnē, dzīves spars, tas ir kaut kāds tavs starojums, kaut kas, kāds tu esi spēcīgi kā personība. Alvs Hermans, Juris Rubens. Jā, viņi ir arī tādi harizmātiski, jā. Vai tie būtu tie kultūras alfas? Es domāju, ka šī terminoloģija tomēr jāsaist ar to līmeni, kur mēs esam kā pusauģi. Ja, teiksim, tas pusauģu līmenis tur ir daudz enerģijas. Ja, un tur ļoti svarīgas ir vērtības. Tā, ka mēs paliekam vecāki, mēs izveidojam ģimenes un teiksim, nodarbojamies ar bērniem, mums ir tas pusauģu līmenis, ja? Bet viņš uznāk augšā, attiet vaļā, tad, kad mēs nokļūstam kaut kādās publiskās vietās, vai es nezinu, darba vidē, politiskā vidē, bārā, ja? Tad mums var atvērties tās pusauģu lietas, ja? Bet, teiksim, es domāju, tur jāskatās, cik tas ir piemērot vispār, ja? Jo vairums pusauģu lietas jau ir destruktīvas. Ja? Teiksim, tas pozitīvais ir tas, ka teiksim, caur līderu izvēli mēs uzzinām, kas ir šīs pusauģu grupas vērtības. Un tas gan notiek, ka caur pusauģu enerģiju sabiedrība uzzina cīņu par vērtībām. Ja? Pusauģu līmenī katrā paaudzē dzimst jaunas vērtības, jauna ģenerācija ienāk jaunu piedāvājumu sabiedrībā. Ja?
Bet, teiksim, tādā pieaugušā līmenī, teiksim, parlamentā nebūtu tur es piekrītu, tur nebūtu jāparādās tām pusauģu lietām vai šīm pērtiķu lietām. Viņas parādās, ja? Bet nebūtu jāparādās. Bet es pareizi tev dzirdu, kad tu saki, ka pieaudzis cilvēks nevar būt alfa? Viņš ir arī alfa, tāpat kā mēs dzīvojam visos vecumposmos, kuros mēs esam dzīvojuši. Ja? Ja mēs regresējam, mēs uzvedamies kā pusauģi, mēs uzvedamies arī kā, teiksim, bērndārznieki vai pat zīdaiņi. Ja? Mēs zināmos apstākļos varam regresēt. Ja? Jā, tas ir ok. Jā, dažreiz. Jā, mēs varam būt bērni, ja mēs gribam visu mūžu, bet mēs arī varam būt pieauguši. Jā. Pa daļai mēs to varam apzināti ietekmēt. Ja? Un tur es piekrītu, ka būtu labi, ja mēs varam vairāk ietekmēt. Bet es tomēr nedomāju, ka 100% tas būs iespējams. Ja? Tomēr man kaut kā liekas, ka tas strīds par to, vai alfa sieviete ir vai nav, man liekas, cilvēku sabiedrībā viņa ir. Un es gribētu uzdot klātesošiem jautājumu. Lūdzu, paciet rokas tie, kur uzskata, ka eksistē alfa sievietes. Labi, paldies. Es arī pacēlu. Es neskaitos. Paciet rokas tie, kas uzskata, ka neeksistē alfa sievietes. Neredzu. Tas ir tāds jocīgs, ko tas nozīmē. Mēs ieviesām jaunu terminoloģiju vai neieviesām? Ieviesām. Labi, lai būtu. Tagad mums ir skaidrs, ka mums ir arī alfa sievietes. Ok, es uzskatu, ka tā sajauc lietas, bet lai būtu. Tad šobrīd, lai būtu, tad, teiksim, apstājoties pie tā, lai būtu. Vai alfa sieviete tomēr ir draudz tam alfa vīrietim, vai tas ir iespējams labākā izvēle priekš alfa vīrieša? Protams. Par ko jūs runājat? Protams, ka tā ir draudz, tas ir draudz, ja? Varbūt tenī draudā slēpjas tieši tas seksapils, kas alfa vīrietim ir visvairāk nepieciešams, pēc kā viņš cenās visu to savu dzīvi. Seksapils nāk no tā sarkanā dibena. Ja? No tā, ko nevar atraidīt. Ja? Ka, teiksim, kas tīri bioloģiskā, teiksim, tādā domāšanā, ja? Ka parādās arī visi tie feromoni un visi pārējā ķīmija, ja? Kas, teiksim, ir to vīrieti sasien un liek reaģēt. Ja? Bet kas ir tajā pērtiķa vidū labi noregulēts? Teritorijas ir sadalītas. Ja? Tāpēc ir tie līmeņi. Tajā cilvēku sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, nav tās teritorijas labi iezīmētas, jo kā pērtiķi mēs savu māju, savu dzīvokli izjūtam kā sievietes teritoriju, kā sievas teritoriju, kurā vīrietis ir ienācis un viņam tiek piedāvāts vai tīties, jeb regresēt par dēlu. Jā, tas nozīmē, tas vīrietis aizķersies pārāk ilgi mājās, tas arī notiks. Ja? Un otra lieta, ja? Tad, ja teiksim, tādā klasiskajā vīriešu teritorijā, biznesā un politikā ienāk sieviete, viņa būtībā, tā kā saka, es esmu arī vīrietis, ja? Un tad tie pārējie vīrieši tā kā saka, noticējām, nenoticējām. Un ļoti bieži notiek tā, kad tā viena sieviete, kas tur ir atnākusi, viņa maina visu. Pilnīgi visu kultūru izmainās. Ja? Un tas pēc būtības ir teiksim, konflikts, kurš parasti netiek risināts starp cilvēkiem. Bet tās enerģijas tur rodās. Ja? Jo vīrieši viņi vairs nedrīkst kauties. Viņi vairs nevar cīnīties. Ja? Un kur viņi vēl var sievieti cīnīties? Tas taču vispār neiespējami pret sievieti pacelt roku vai balsi. Nē. Ar viņu nekādu cīņu nevar būt. Tā kā šeit ir ļoti daudz konfliktu, kuri ir latenti, ja, mūsu sabiedrībā. Es varbūt atgriezīšos pie tā, ar ko tu sāki, par to, kad vīrietis alfa medīs sievieti alfa. Bet mēs nobalsojam, kad ir sievietes alfas. Es domāju, ka sieviete alfa medī to vīrieti. Jā. Un īstenībā ir tā.
Un tāpēc, tā kā es dzirdu, ka visu laiku bišķi nonivelē to, ka tā nav un tā pasaule tomēr ir. Bet... Redz, Gunters man izstāstīja, ka tajā Pērtiķa barā 70% bērni ir tā Alfas tēviņa bērni. Jā. Ja? Tas nozīmē, ka, protams, kad tas man uzdod jautājums, tad tas nozīmē, ka viņš visas tās sievietes uztver kā vienlīdz pievilcīgas. Tas nav sievietes, tie ir mērkeķi, par ko tu runā. Mērkeķi sievietes. Ok, bet tur ir atšķirības, saproti? Vispār pērtiķi esot bez astes un mērkeķi esot ar asti, ja? Ok, ja? Labi. Tur, protams, ir atšķirība, ja? Bet tas ir tas mērkeķu līmenis, tas pērtiķu līmenis, tas pusauģu līmenis, kurā mēs, kā mēs sarunājam, arī dzīvojam. Ja? Ļoti interesanti gatavoties šim raidījumam. Es tā domāju, kur tā saruna aizdīs, jo brīvās domas raidītāja viens no galvenajiem uzdevumiem ir neizdarīt gala secinājumus, bet atstāt visu to domu atvērtu, lai pēc tam raisītos diskusijas par un ap, un arī komentāros, lai cilvēki zvērīgi viens otru turpinātu apkarot, kā vienīgās patiesības nesēji. Kā jau tas parasti notiek. Bet es tomēr cerēju, ka mēs aiziesim arī šo alfa intelektuālo stadiju, kur mēs diskutēsim tiešām par šo alfa tēviņu un mātīšu attiecību modelēšanu šajā intelektuālajā cilvēku līmenī. Bet mēs visu laiku tomēr turamies pie tiem dzīvniekiem, vai tad tomēr šīs definīcijas alfa, beta, omega, kā tipoloģija, ko mēs pārnesam no dzīvniekiem uz cilvēkiem, būtu attiecināms tikai uz tādo primitīvāko, to pusauģu līmeni, un nekādā ziņā ne uz intelektuālu piepildīto. Ja cilvēki dzīvo intelektuālu dzīvi, tad viņam nav problēma sadalīt teritorijas. Ja? Tad tas pēc definīcijas jau vispārējais ir izslēgts. Ja? Ja tas tomēr ir ieslēgts, tad tas nozīmē, ka tā nav tīra intelektuāla dzīve. Ja? Es piekrītu. Varbūt kādu komentāru no jūsu puses, jā, pie mikrofona. Es patiesībā piedalos jūsu sarunā, tikai klusējot. Klus runājos. Es domāju, ka jūs, tā kā te Krilo fabulā, katrs mazliet ejot uz citu pusi, un tas vezums, Viesturs vispār pareizi teica, jāvienāks par terminoloģiju, ne? Man liekas, mēs varētu drusku novilkt to alfa nost. Varbūt jārunā par līderiem. Un līderis sabiedrībā mums ir zināms. Viņš ir skaists, viņu rāda par televizoru, viņš brauc ar lielu mašīnu, viņš brīvdienās labi slēpo no kalniem. Nevis slēpo, bet nobrauciens veids, ja? Un viņam ir veiksmīgi attīstījusies ģimenes dzīve, parasti ir jauna smuka trofeju sieva. Un es mazliet ironiski stāstu, ja? Bet, lai mēs uzķeram to sabiedrības līdera pozīciju, mēs varam apspriest šo līderi. Vai viņš ir klasificējās, vai viņš krīt cauri tam sietam, kas ir mūsu uzstādījums. Meitenēm līderēm ir daudz sarežģītāka dzīve. Viesturs minēja to kopumu, kas ir vajadzīgs, lai tā sieviete būtu līderi. Manuprāt, viņai tiek piedāvāt šī pati veiksmīgā vīrieša mētelis, ja? Bet viņa viņā nejūtās. Viņai tas mētelis vispār nav vajadzīgs. Jāsaka tā, ka viņa ir nelaimīga, liela mašīna, viņa nevar nopērkoties. Viņai liela nauda arī izsaucas spazmas, viņa īsti nezina, ko viņa darīt. Un es domāju, ka tie vērtību mēri, mēs varam runāt par tādiem publiskajiem tēliem. Viesturs runā nemaz par publisko tēlu, viņš runā par cilvēku attiecībām. Bet patiesībā, ja mēs runājam par publiskajiem tēliem, mēs tā atvainojos, ka tā gari runāja, vispār jāpaķeri domas. Tad man liekas, ka publiskajā telpā tas alfa ir bilde. Un tas īstais cilvēks ir kaut kur ārā.
Un tāds alvas hermenis, kādu mums rāda, varbūt nemaz nav. Es domāju, ka viņš ir pilnīgi citādāks. Ja? Jo mēs faktiski ar viņu neesam runājuši. Mēs esam redzējuši vienu runājošu galvu. Un ja mēs, ko tad mēs tev pieminējam? Peksi, ja? Mēs zinām, kāds viņš izskatās, bet mēs neko par viņu nezinām. Ja? Un tajā publiskajā telpā mums rāda kaut kādu vienu tēlu, vai Peksis ir Alfa, man grūti pateikt. Katrā ziņā visi zina, kas viņš ir. Ja? Visi zina, kas ir Alfas hermenis. Un tas, vai viņi ir veiksminieki? Tātad Alfa cilvēkam ir jābūt veiksminiekam. Jā, noteikti. Viņam jābūt veiksminiekam, viņam jābūt beigās, ka viņš nomirst, viņam jābūt lielam melnam kapu pieminiekam, vēl labāk kā dārziņam tur tajā melnajā marmorā. Un viņa dzīvē jākvalificējās, jābūt tam Alfas ietam. Tas ir tas priekšstats, ja? Un tas priekšstats ir ļoti sāpīgs. Es uzreiz pārlecu Mērkaķos un tūlīt beigšu vārīties. Tas viens priekšstats ir tāds, ka Alfa dzīve nav spoža, nemaz nav salda. Viņš nosirmo, viņam ir silverback, mugura sirma, viņu nokož, nogāž, viņam nokož roku un faktiski viņu iznīcina. Paralēli tam, ja viņš prot izdzīvot, viņu nomet no tā Alfas 3. līmeņa un viņš nodzīvo visilgāko dzīvi. Jo viņš ir bijis visgudrākais. Varbūt arī vislabākais. Lūk. Tā kā tas aizliec pie tiem mērķiem. Es domāju, ka runājot par sabiedrību, jārunāja par līderiem. Un man liekas, ka interesanta doma būtu tāda, vai tas līderis, kādu mēs viņu redzam, viņš ir līderis viscauri. Ja? Vai viņš ir līderis mājā, vai viņš ir līderis. Un kā viņš mainās? Un viņš, ja, piemēram, Zatlers aiziet kā hokeja līdzutējs, vai viņš var būt kā, arī tās dažādās pozīcijas, ko viņam piedāvā sabiedriskie uzdevumi. Lūk, bet man vislabāk patīk viens teiciens. Jā. Alfa Romeo. Skan? Skan labi. Lūk, vēl viena Alfa. Es domāju, Alfas ir ļoti daudz. Vajag vienoties par terminoloģiju. Šovakar mēs noteikti nevienosimies par terminoloģiju, jo mēs esam, saprotiet, dažādi līmeņa Alfa šeit sapulcējušies, un tas nav vienkārši iespējams, bet varbūt Anna, tā kā tu skatījies pulkstenī jau, tad es tev gribētu vēl uzdot papildus jautājumu. No savas pozīcijas, tomēr varbūt tu kā sieviete, kā veiksmīga sieviete, līderi kaut kādā savā sabiedrības daļā, tātad visi tie parametri, kurus mēs dzirdējām atbilst Alfa sievietē, pastāst tomēr, kas ir vēl tām īpašībām jābūt tādu pozitīvu tendētam Alfa cilvēkam, tavuprāt. Es visu laiku baigi pretojos iekāpt tajā Alfas, tajā tēlā, jā. Man kaut kā... Tas nav aizspriedums? Tas ir gan aizspriedums, gan varbūt bailīgi, jo kurš gan gribētu, tā kā baigi tā teikt, tā ir tāda fantāzija un pasaka, es domāju. Es domāju, tas ir pienākums. Pienākums, kas? Nest kroni. Es domāju, ka tā Alfa pēc būtības ir fantāzija un pasaka, un tā kā arī teica tavs draugs, cik es noprotu, tas Alfa aiziet mājās, un viņš ir noguris, un viņš aiziet mājās, un viņam varbūt ir problēmas, bet viņš iziet ārā, un viņš varbūt tā sabiedrisko kaut kādu masku nes, ja? Un tajā pašā laikā varbūt ir Alfa, kurš nemaz nav sabiedrībā zināms, un viņš ir savās mājās, un tu viņu satiec, un tu ļoti labi saproti, ka tas ir cilvēks ar līderu dotībām, bet viņš varbūt negrib neko darīt, viņš varbūt ir laboratorijas darbinieks Alfa, kas plosās, ja es fantazēju šobrīd. Tas ir ļoti tādi... Bet ļoti interesanti liekas arī mūsu sarunā visu laiku ir tāda neliela patriarchālās uztveres sadursme ar tādu mūsdienu matriarchālo. Vai pat ne matriarchālo, bet tādu vienlīdzības. Es pat nezinu, kā viņi definē. Bet visu laiku jūtās pie divas pasaules, kas mēģina vienoties par definīcijām, bet tas vienkārši nav iespējams, jo tās ir divas dažādas uztveres pašās. Mums laika nav. Ja mums būtu pusdienu laika, mēs pa visu vienotos. Okay. Es domāju, ja mēs sāktu ar to, ka mēs sakārtojam tos terminus, vispār, kas ir kas, terminoloģija, un arī to skatpunktu, jo varbūt tās mēs paaicinātu kādu, kas ir vilkus pētījis, un viņš teikt klausies, bet tur ir pilnīgi savādāk.
Jā. Bet man liekas svarīgi, teiksim, es atceros tādu leģendāru personību kā Abrams Feldhūns. Jā, tad viņš bija Politehniskā institūtā sešvalodu katedras vadītājs, un tad viņš aizgāja pensijā. Tad viņš sāk tulkot sengrieķu klasiķu darbus. Un nodzīvo, pensijā aizgāja kādos 60 gados un nodzīvoja pār pa 90. Un iztulkoja oj. Jā, tad man tas jautājums ir, kas ir viņa īstā dzīve vispār? Jā, un vai tajā periodā, kad viņš tulkoja šo te klasisko literatūru, klasisko filozofiju, vai uz viņu vispār var attiecināt to terminoloģiju, ar kur mēs šeit nākam no Pērtiķa dzīves? Domāju, ne tuvu. Ja? Tāpat arī, teiksim, akadēmiķis Stradiņš, viņam jautāja, kas ir viņa dzīves produktīvākie gadi. Viņš teica, starp 60 un 80. Ja? Ja? Respektīvi, ir kaut kāds periods, kad ir jābūt pusauģiem, tā kā karavīriem un jācīnās. Ja? Bet ir kaut kāds periods, kad tu tā kā kļūsti par to nākošo ģenerāciju, kas to vairs nedara, ja? Kas kļūst par kaut kādām publiskām autoritātēm vai teorētiķiem vai arī organizatoriem. Ja? Un tur par šito, man tā liekas, nav jēgas runāt. Ja? Tur vienkārši ir viena cilvēka, kas tāpēc cienu, otrs tāpēc cienu. Ja? Un tur ļoti bieži vairs nav konkurences tādas. Ja? Tur vienkārši, savstarpēji cieņa. Kā var salīdzināt matemātiķi ar filologu, piemēram. Ja? Ja? Tā kā es piedāvātu varbūt arī paskatīties tā, atstāt to pusauģu vecumu pusauģu vecumā. Kurš citreiz tiek izdzīvots līdz pat mūža beigām. Arī. Gribās kauties līdz mūža galam. Ja? Kā tev liekas? Es arī domāju, es pilnīgi piekrītu, jā, bet, un tad ir man tā, es tev klausos un domāju, bet kurš tad nokļūst līdz tiem intelektuāliem, domātājiem, profesoriem, kas ciena, vai ne? Varbūt, ka tas ir savu veidā alfa, tikai bet jau savādākā izpratnē. Nevis, ka mēs cīnamies, bet ka mēs esam tādi, teiksim, sabiedrības spīdekļi, aiziet. Tad labāk tiešām lietot to līderu. Jā. Viedokļu līderi, teiksim, tādu, kā, teiksim, vērtību formulētāji, visādi. Jā, bet es domāju, tādā nobriedušākā veidā to vajadzētu skatīties. Jā? Tieši tā. Labi, varbūt kādam ir kādi jautājumi. Man ļoti patika šitā saruna, tiešām bija interesanti. Un es vienmēr esmu domājis par to baltu konfliktu, par to patriarkātu versus matriarkātu. Rietumu baltiem, sākot ar kuršiem uz leju, ir izteikts patriarkāts. Un tiem somgriem, lībiem, vendiem, igauņiem un pat krieviem ir matriarkāts faktiski bijis tradicionāli, jo tā ir somogru. Tas ir tāds viens, kas man riktīgi interesanti bija, bet es domāju, ka tas nav baigi svarīgi. Svarīgāk ir tas, ka mūsdienu sabiedrība ir pats, tā ļoti iegrimusi tādā sengrieķu traģēdijā, kas ir tas Apollona un Afrodītas kults, ka mums ir tas jaunības, tie mednieces, kas tur visu to dara, un tāpat laikā tas, ko mēs atceramies no sengrieķiem, tomēr ir kaut kādas citas vērtības. Un tas ir tas baigais paradoks, kas ir mūsdienu sabiedrībā, tas, ka no vienas puses ir tas skaistais, vai ne, bet tas, ko mēs finālā paņemam no tās kultūras ilgtermiņā, nav tas. Tas ir kaut kas pilnīgi cits, tas ir Platons, kaut kādas lūgas, vēl kaut kas, vai ne? Tomēr, mūsdienu sabiedrība ir tādā baigā paradoksā nonākusi. Tiešām mēs esam labāki par tiem mērķiem, mēs esam sliktāki faktiski. Neviens mērķis, otru mērķi vēl nav nogalinājis. Kāpēc nē? Tas ir zinātniski apšaubāms. Lai tā būtu, pieņemsim, bet es nedomāju, ka mēs esam baigi labāki par viņiem. Es personīgi, tas ir mans viedoklis. Paldies. Kādi komentāri? Komentārs tāds, līdz 19. gadsimta sākumam Latvijas teritorijā sieviete vidē dzīvoja 33 gadus un nomira 5. dzemdībās. Vīrietis dzīvoja kādu 4 gadus ilgāk. Loģiski, kad mēs šeit dzīvojot, varējām attīstīt to, teiksim, kas ir aktuāli cilvēkam līdz 33 vai 37 gadu vecumam.
Ja, tagad mēs dzīvojam ilgāk, mēs nokļūstam zināmā vakumā. Kurš tā kā prasa vai nu attīstīt kaut kādus jaunus iemeslus, kāpēc dzīvot ilgāk un ko darīt, dzīvojot ilgāk. Ja, ja vilkt to jaunību iekšā. Ja, un to jaunības kultu turpināt, ja, un teiksim, 70 gados vēl uzvesties kā pusauģi. Ja. Nu, tas ir tāds faktiski kultūras izaicinājums, vai ne? Mūžīgā jaunība. Ir tāds jaunības kults, un man liekas, ka tam drīz pienāks gals. Nu, es redzu tās tendences, kad cilvēki kļūst televizorā, teiksim, sirmākām galvām, un tas ir pasaules tendence, arī žurnālos, un tur jau ir tas zelta fons, ne jau tajā jaunībā. Ja. Paldies Brīvās domas raidītāju viesiem. Šis tiešām bija interesants raidījums, un aicināšu jūs vēl nedaudz uzkavēties, lai mūsu brīnišķīgiem apmeklētājiem parunātu, paši savā starpā vairāk parunātu, un varbūt nedaudz paturpinātu. Par betas un omegas tēviņiem parunāt. Par ko mēs pat neparunājām. Jā. Paldies, un paldies jums, kā nācāt. Jā, paldies.